sauc Jelizaveta, un mēs tagad filmēsim sociālo video par smēķēšanu. Labdien, mani sauc Lidija. Es esmu ļoti negatīvi noskaņota pret smēķēšanu, jo smēķēšana viennozīmīgi ir ļaunums. Pirmkārt, smēķēšana ir slikta ar to, ka jau pēc dažām reizēm tiek radīta atkarība. Un atkarības, kā mēs zinām, atbrīvoties pēc tam ir ļoti grūti. Otrā lieta par to, ka bērni ļoti bieži neaizdomājas, kādas sekas būs pēc 10 un 20 gadiem, tad, ja jūs smēķēsiet. Tad viena izsmēķēta cigarete tagad jūs nodrošina jau vairākas veselības problēmas nākotnē. Lai atbrīvotos no smēķēšanas kaitīgo radītajām sekām, ir vajadzīgi vismaz 5 gadi, lai pilnībā attīrītos plaušas, organismus, visas sistēmas. Un tāpēc, pirms mēs sākam smēķēt pirmo cigareti, mums vienkārši jāpadomā, kādi mēs gribam būt pēc 5-10 gadiem, kā mēs gribam justies, cik veselīgi mēs gribam būt, kā mēs gribam izskatīties. Un tāpēc viennozīmīgi ir sakot, nesāciet vai atmetiet to viņu šodien. Ja es domāju, ka smēķēt ir slikti, jo jūs ne tikai tērējat savas naudas, bet arī sabojājat savu veselību. Par smēķēšanu, ka smēķēšana ir ļoti slikta lieta. Ļoti vēl kā dažiem smēķēšana mūsu skolā, varbūt mūsu pilsētā, mūsu valstī, vispār šajā pasaulē smēķē. Es domāju, ka Kā jūs domājat, vai smēķēt ir slikti? Un cik slikti tas ir? Jā, jautājums par smēķēšanu. Tātad, pirmkārt ir jāatbild uz jautājumu, kāpēc mēs smēķējam. Jā, tātad, pirmais iemesls ir spriedze. Jā, spriedze. Jā, un tad cilvēki nezina, ko darīt ar spriedzi. Viņam svarīgi steidzami to noņemt un kaut kāda veida neutralizēt to ar baudu. Jā, un smēķēšana patiešām to dod. Bet jautājums, jā, vai tas ir no vienas puses palīdz, no otras puses nepalīdz. Jā? Tātad, ja man kāds kādreiz pateiktu, to, ko es jums tūlīt pateikšu, es domāju, ka ļoti daudzi cilvēki uzreiz nesāktu smēķēt. Jā? Tātad, pirmkārt, ko man iemācīja viena sieviete Amerikā, viņa saka, paņem Taņa zimulī. Un vienkārši ieelpo, izelpo. Tātad, pirmkārt, cilvēki neprot, kā noņemt spriedzi ar citiem paņēmieniem. Izelpo, ieelpo, izelpo. 3 izelpas un normalizējas, un spiediens uzreiz ir mazāks.